Ko es varu teikt par 2028. gadu? Nu tā, īsumā. Pirmkārt, akciju tirgos mākslīgais intelekts turpinās dominēt. Tikai jautājums ir tas, vai viņš kāps vai viņš kritīs. 20% ienesīgums 23. un 24. gadā plus 15% ienesīgums 25. gadā ir ārkārtīgi rets. Tīri statistiski tas sakrīt ar visvēsturiski ienesīgākajiem akciju tirgus kāpumu cikliem modernajā vēsturē. Vai tas turpināsies, neiespējami pateikt, bet mans viedoklis ir tāds, ka mākslīgais intelekts vai nu uzšaus 26. gada jaunā statussfērā, vai arī kapitāli nokritīs līdz ar visu pārējo. Un neizbēgami, ka Trumpa administrācija izdarīs kaut ko stulbu. Kā tas izskatīsies, kādā formā tas būs, man nav ne mazākās nojāgas, jo tāpēc stulbas lietas ir ar to zināmas, ka tu vienkārši viņas nevari paredzēt un izsacināt. Un tas arī var dot kaut kādu risku ASV akciju tirgiem, bet primāri Donaldam Trumpam ir daudz mazāk ieteikumu uz akciju tirgiem, nekā viņam liekas. Un viss svarīgākais fakts šeit būs tas, kā ies mākslīgā intelekta kompānija.